Šorīt esmu ļoti deveikla. Es esmu gulējis diezgan daudz, jo es vakar strādāju. Un, jā, man ir stunda līdz iziešanai. Es šobrīd krāsojos, kā jūs redzat, un cenšos ātri sataisīties, bet tas neizdodas, jo es tiešām esmu ļoti neveikla un viss krīt un gāžās. Tā kā, jā, šodien pie manis brauc draudzene. Un es iedomājos, varbūt es varētu pamēģināt uzfilmēt kaut kādu vlodziņu. Un es gan nezinu, cik ļoti man tas sanāks. Ja man nesanāks šodien neko daudz jums atrādīt, tad es rītā braucu pie ģimenes, varbūt kaut ko no tā man izdosies. Bet es nezinu, galvenokārt es ceru, ka šis video vispār nokļūs līdz jums, jo es saprotu, ka es neesmu vēl publicējis 2 video no vasaras. Un, jā, es esmu bišķiņ dusmīga uz sev, bet es kaut kā nevaru pieķerties pie tiem video, lai gan es zinu, ka es viņus publicēšu viņu ilgāks vēl garumā, jo dīvaināk būs publicēt, pieņemsim, ziemā laiva brauciena video, bet, jā, kaut kā man nesanāk ar viņiem tik galā, bet es ceru, ka viņi nonāks. Bet, jā, jebkurā gadījumā es tagad taisos uz universitāti. Es aizbraukšu uz universitāti, tad es sagaidīšu savu draudzeni, mēs brauksim, mums nav nekādi baigie plāni, mēs brauksim uz veikalu, nopirksim sev kaut kādu snaku, kaut ko tādu, ko uztaisīt garšīgu paēst. Un tad jau redzēs, ko mēs izdomāsim, vai mēs kaut kur aiziesim, vai arī tāpat pa mājām, ko vai filmu paskatīsimies. Es ceru, ka jums iet forši, es ceru, ka jums patīk rudens. Es teiktu tā, nav bijis slikts rudens līdz šim, jo ir bijis diezgan saulains, neskatoties to, ka šodien ir otrā diena pēc kārtas, kad ārā līst un nav baigi smukais laiks, kas ir ļoti bēdīgi, jo es gribēju varbūt ar draudzeni kaut kur aizbraukt. Nu, tiekās vēlāk. Es beidzot uztaisīju savus brokastis. Crazy vienkārši. Protams, šodien ir visādas lietas sakrituši, arī no rīta viss kaut kas jāizdarbīt. Līdz ar to es tagad parīšu, ja mēs tā gribam precīzi izteikties, savus brokastis. Centīšos kaut pišķiņu padzerties savu kafiju un, jā, uzskriešu uz universitāti. Jēziņ, es tikko ierados mājās. Man tā arī iegās braukt mājās pēc 2:30, tāpēc, ka ir šausmīgākie sastrēgumi. Un, jā, man bija paredzēts, ka draudzene būs pēc 2 stundām. Viņa teica, ka viņa drīz varētu būt, tā kā man māja ir bardakā un man vēl ir jāstrādā. Nezinu, kā es to visu izdarīšu, bet centīsimies tā kā, jā, tagad žigli jāsāk darboties.
Zini. Mums ir maskās. Kuru tu vēlas? Es man vienalga. Es šmauktos, kāpēc lai šmauktu? Labā vai kreisā? Viss. Yes! Es gribēju. Tu tieši to gribēji? Es tieši šito gribēju. Es domāju, ka viņi neuzparīja. Papras divas tādi špoti. Gelo vīns tu mūtās. Kas te notiek? Es vispār nesaprotu. Jūs te teicu, ka vēl šitā būs, jūs es lai grēkšu man kritīs. Viņam ir mutē jau vēl garšu kaut kā dīva. Nā, viss sevi mierā. Es atvainojos. Labi, parādi sakārtotos vēl. Kas tev ir tik normāls tev? Man liela piena. Es vēl raudu. Ak, es nevaru beidzam, es nevaru vēl sāp jau iet. Mēs tagad dzīvosim par gadu ilgāk šitā tas mēs. Un man es esmu beigšu. Tā, šīs ir mūsu brokastiņas, proteīna pankūkas, un mēs iemēģināsim arī manus pirmos ievārījumus šīs vasaras. Tevis brūvēts. Manas brūvēts. Nu ko, es jau esmu atbrauks līdz Ogrei pie savas ģimenes. Mēs bijām paskatīties brāļa futbola spēli. Es saselu, tāpēc mēs nepalikām līdz beigām, jo viņiem ir līdz 7. Un, jā, mēs tik ilgi gribējām palikt ar māsu. Un, jā, tāpēc tagad es gaidu savu šoferīšu mašīnā, šoferīti. Mašīnā, tikmēr es jums gribēju pastāstīt kaut ko. Es tie video daudz runāju, es ļoti atvainojos, bet, jā, vakar mēs ar draudzeni negaidīti ilgi palikām ārā, nu tā kā kaut kur aizgājām pasēdēt, un, jā, mēs aizgājām gulēt kaut kādos 3. Un, nu, kā jau es redzēju pēc video, mums gāja ļoti jautri, mēs šausmīgi smējāmies vakar un ļoti daudz izrunājāmies, kas bija riktīgi forši. Tā kā mēs nebijām tikušās kopš jāņem, tā ir mums tāda pieņemta praksa, ka mēs ļoti ilgi netiekamies, un tad vienkārši satiekamies un visu laiku runājamies, un izrunājam visu savu dzīvi. Es kā jā, tas nedaudz par vakardienu, par šodienu, un jā, es nezinu, vai es jums vēl kaut ko rādīšu, jo nav nekādi baigie plāni, man ir bišķiņi arī jāpamācās, un jā, droši vien vienkārši šovakar mierīgi pasēdēsim ar ģimeni, paēdīsim vakariņas kopā, un jā, kaut kā tā. Nu, tā kā tā, es nezinu, varbūt parādīšu kaut kāds mazs klipiņus vēl jums vēl no šodienas, bet tā īsumā paldies, ka noskatījies, un es ceru, ka tev patika, un tad jau tiekamies nākamajā video. Tā.